Fizioterapija ir ļoti kustīga profesija, ļoti dinamiska profesija un noteikti mainīga profesija, un tāpēc arī ļoti interesanta profesija. Vislielāko gandarījumu man sniedz tas, ka es varu atrast kopīgu valodu ar pacientu, sevišķi tas ir mazais cilvēciņš, ka mēs kopā varam izspēlēties un ka kustības rada prieku kā bērniem, tā pieaugušajiem. Un gandarījums, protams, ir rezultāts. Rezultāts, kas ir tas mērķos nospraustais rezultāts. Tad panākt, lai kustība palielinās, lai spēks izmainās, lai sāpes mazinās. Tas ir gandarījums. Gandarījums par padarīto. Jau studiju laikos es viennozīmīgi iemīlējos savā profesijā, un tāpēc es to darītu atkal un atkal. Un iemīlējos, kāpēc? Tāpēc, ka man liekas, ka tas ir brīnums, kas ir cilvēks. Un kā cilvēks ir izaudzis no pilnīgi nekā neredzama, no divām neredzamām šūniņām. Viņš izaudzis ir par būtni, kur spēja redzēt, just, sagaršot, sataustīt pasauli un atbildēt uz šiem kairinājumiem. Un kādā fenomenālā veidā, jeb vienreizējā veidā viņš atbild uz tām reakcijām. Man šīs atbildes reakcijas patīk. Tas man sagādā prieku, man patīk izpētīt, man patīk atkost, kas slēpjās aiz tās problēmas un kāpēc viņa tur ir radusies. Un man laikam ļoti patīk mācīties, un man liekas, ka nekad nevarēs beigt mācīties par cilvēku, jo viņš ir unikāls, vienreizējs un katrs individuāls.